Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, šoreiz bez panta, bet daudzus gadus, īstenībā savus 31 savas kristietības gadu, es zināju, ka zivs ir kristiešu simbols. Bet kāpēc tieši zivs? Un atbildi es ieguvu gada nogalē un padalīšos ar tevi. Vai tu zini, kāpēc tieši zivs, šī te, kā viņi tur zīmē zivtiņu, ir kristiešu pazīšanas zīme? Lasu šobrīd apustuļu darbus, un man pat prātā nevarēja ienākt, kā Dievs viss sakārto. Es atbildu šo jautājumu ieguvu Facebookā, tiesa tekstā krievu valodā. Un taisni tajā brīdī es lasīju arī apustuļu darbos un pamanīju tādu lietu, ka, kur Pāvils ieradās, viņš visur uzmeklēja kristiešus. Kā viņš zināja, ka tie ir ticīgie cilvēki? Kā viņš zināja tajā visā Romas impērijā, kur viņš tur ceļoja uz Korintu un uz Romu un kur tur vēl, viņš sūtīja vēstules un visur, kur viņš brauc, mēs lasām apustuļu darbos, ka viņš uzmeklēja ticīgus cilvēkus. Kā viņš zināja, uz kurien iet, kā viņus atrast? Izrādās, lūk, pēc šīs zīmes simbola ziltiņas. Bet kāpēc tieši ziltiņa? Vai tu zini atbildi? Nu, tad klausies uzmanīgi. Grieķu valodā tie pirmie burti, kas apzīmē, burtiski tulkojas Jēzus Kristus, Dieva dēls, pestītājs, jeb glābējs. Jēzus Kristus, Dieva dēls, glābējs. Un šo vārdu pirmie burti grieķu valodā saliekot, mēs kādreiz skolā taisījām dzejolīšus, likām, teiksim, mīlestība, ja, pirmie burti lasījām. Šo vārdu pirmie burti veido vārdu zivs grieķu valodā. Un zinot, ka bija vajāšanas, zinot visu to, viņi uz mājām zīmēja zivi. Pēc tā cilvēki zināja, ka viņi ticīgie savā starpā. Visi to nezināja. To zināja tikai ticīgie, ka šajā ēkā dzīvo ticīgi cilvēki, kas ir pieņēmuši Jēzu par savu kungu un glābēju, kas kalpo viņam ar visu sirdi un dvēseli, kas pielieto viņa dāvanas un ar kuriem kopā var lūgt, pie kuriem var vērsties pēc palīdzības. Mēs redzam apustuļu darbos, ka draudze bija pilna spēka, ka viņi gāja un droši sludināja Kristu. Diemžēl šodien mums tādiem būtu jābūt, mēs diemžēl tādi neesam, bet nekas, mēs to vēl varam labot. Tad lūk, kad senajos, pirmajā gadsimtā, pirmajā draudzē, kad kristieši pārcēlās no vienas vietas uz otru vajāšanu dēļ, viņi meklēja viens otru pēc šīs zīmes zivs. Jēzus Kristus, Dieva dēls, pestītājs. Ja mūsdienās mēs sakam Jēzus Kristus, Dieva dēls, glābējs. Šo vārdu pirmie burti grieķu valodā raksta vārdu zivs. Lūk, kāpēc kristiešu pazīšanas zīme ir zivs. Kad man brauc priekšā mašīna, uz kuras ir zivtiņa, es zinu, savējie brauc. Kad es braucu uz manas mašīnas, nav zivtiņa, uz manas mašīnas ir sirsniņa I love Jesus. Un tas uzliek man atbildību. Ievērot ātrumu, nepārkāpt satiksmes noteikumus. Un es esmu pamanījis, ka tad, kad es braucu šos lielos gabalus uz draudzi, mani bieži apdzen. Kāpēc? Tāpēc, ka zinu, šitā mašīna nebrauks ātrāk par noteiktu ātrumu. Ir forši apzināties, ka mums ir sava pazīšanas zīme. Ne tikai draudzē, bet arī visur pasaulē, kur mēs ejam un redzam zivi, zinām, tur ir ticīgie. Tēvs, es tev pateicos, ka tu esi devis mums brīnišķīgu pazīšanas zīmi. Es kādreiz domāju, ka tas ir cēlies no tā, ka pirmie mācekļi bija
zvejnieki, bet tu tik brīnišķīgi esi apslēpis mūsu Kristu. Un tu esi apslēpis šajā vārdā to, ka mūsu apliecinājumu, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, glābējs, un tu esi dzīvs. Un es tev pateicos, ka arī šajā dienā tu mūs glābi, tu mūs sargā, tu mūs vādi, tu saved mūs kopā ar mums vajadzīgajiem cilvēkiem, kuriem tu gribi, lai mēs pasludinām tevi. Tad es lūdzu, Dievs, dod mums drosmi runāt tavu vārdu, ka tu vari to apstiprināt ar brīnumiem un zīmēm, lai tavam vārdam ir slava, gods un pateicība par to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.